Mani sauc Elīna, un jau 11 gadus var sevi saukt par Ģertrūdieti. Mans sākotnējais ceļš uz šo draudzi un ģimeni ir tas, ka es vēlējos laulības skaistā baznīcā, un likās tāda praktiska un skaista lieta, un, protams, kad jānotiek baznīcā, bet skaisti, ka Dievs bija ieplānojis arī pilnīgi citādāku to iznākumu, un kopā ar vīru esam iepazinuši īstu, patiesu un mīlošu Dievu. Jo, ja bērnībā mamma man bija vedusi uz svētdienas skolu, tad Dievs bija kaut kas liels un tāls, tad ienākot draudzē un Ģertrūdē, es sapratu, ka Dievs ir Jēzus, viņš ir pavisam reāla persona, un tas, ko viņš māca un ko viņš stāsta, tas viss ir vienmēr ļoti liels mīlestības pilns. Un kopumā, man liekas, mēs kristieši, un arī es esmu tāds ceļgājējs, man ļoti patīk process, kā notiek šī dzīve kopā ar Dievu, un patiesībā bez Dieva. Man liekas, ka tas varētu būt ļoti grūti, bet ar Dievu ir patiesībā skaisti skatīties, kad, protams, ka ir arī kritumi, tad nav varbūt tik skaisti skatīties, bet ir arī kāpumi. Un mūsu dzīvē ir dažādas sezonas. Pavisam nesen es biju sezonā, kad es biju gan jaunā mamma, gan arī biju nonākusi ļoti lielā izdegšanā savā darbā, bet līdz ko es atkal sāku vērsties un tverties pie Dieva, viņš man ir izvedis no visiem kritumiem, un viņš pēdējā laikā man ir dāvinājis gan jaunu darbu, brīnišķīgu kalpošanu Alfas kursā un to mieru. Un, ja jūs domājat, kas ir tas miers, tad tas ir viņa miers. Tas ir tāds, ko nevar izstāstīt un liekas, ka nevar arī satvert, bet tas ir tāds, uz ko, es domāju, Dievs mūs visus aicina. Un es visiem iesaku pamēģināt iepazīt viņu, Jēzu, un sev uzdot jautājumu, kas slikts gan var notikt. Slāva un pateicība Tev, mīļais Dievs, ka varam Tevi iepazīt un pazīt kā dzīvu un patiesu Dievu. Paldies Tev, Kristu, ka Tu esi ar mani kopā ikvienā sezonā, priekos un bēdās, grūtsirdībā un dedzībā. Un paldies Tev, Kristu, kad es zinu, ka kopā ar Tevi un paliekot pie Tevis, Tu izvedīsi mani cauri visām lietām un situācijām. Mīļais Jēzu, es lūdzu, sūti savu svēto garu un izlej pār mani un pār ikvienu savu mieru, mīlestību un mūžīgo žēlastību, ved mani vēl tuvāk sev, kur varu piedzīvot patiesas un dzīves attiecības ar Tevi. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visuvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.